Man ir tāda maza kārbiņa, nibējas kārbiņa, tur ir mans bizness. Un ziniet, kas tur dzīvo tajā kārbiņā iekšā? Slieka. Mēnesī mana slieka man ienes 5 centus. Bet man ir otrs bizness, un tas ir dārgakmeņu dimantu rūpnīca. Un tā ienes katru mēnesi 50 miljonus. Bet, ziniet, es esmu visu laiku norūpējies par to slieku, kaut viņai veselība būtu laba. Un es par viņu tikai domāju, un es viņu uķinu, un šūpinu viņu, un sildu viņu, un visu, jo jārūpējās par saviem ienākumiem. Un tas ir tas, kā mēs izskatāmies cilvēku, kuriem ir mūžības vērtības, kuriem ir mūžības perspektīva, kuriem ir tās mūžīgās, nemainīgās lietas, par kurām Jēzus, tas, kas šajā pasaulē zagļi, roku un zog, pat ja tev mājās ir pods ar milzīgu naudas žūksni, viņš zaudē, katru dienu zaudē, naudiņa devalvējās. Bet tas, kas tev ir tur, tas nezaudē vērtību, tas nemazinās, tas gaida, tur zagļi nerok un nezog, tas ir uzticamā vietā. Tas ir tas, ko viņš saka. Domājiet par to, kas augšā, domājiet par mūžības lietām. Tās ir tās, kuras šobrīd jūs nevarat novērtēt, bet tās ir tās, kas tiešām jums kalpos un kas jūs svētīs un iepriecinās.